Kāpēc ir jābūt atbildīgiem par saturu, ko mēs radām ar mākslīgā intelekta rīkiem? Vienalga, vai tas būtu ChatGPT, Google Gemini, Cloud, Grok, DeepSeek un citi rīki. Tas ir ļoti svarīgi jau ņemt vērā, ko mēs radām un ko mēs pēc tam pārraidām un publiskojam sabiedrībai. Vienalga, vai tie pēc tam ir sociālie tīkli, vai profesionāli masu mēdī, vai uzņēmumu sociālie tīkli, vai uzņēmumu mājaslaps, vai individuālās mājaslaps. Jebkam, kur mēs gribam tālāk sabiedrībai parādīt to, ko esam panākuši ar mākslīgā intelekta rīka palīdzību, kādu interesantu aprakstu, interesantu foto un video, ja maksas versija ir pieslēgta. Es esmu konstatējis tā, ka šobrīd ļoti daudz ir pēdējā gada laikā, ir ļoti daudz ir dažādi kursi, bezmaksas, maksas, kur var apgūt rīkus. Jautājums ir par atbildību un par ētiku šos rīkus lietojot. Par to tā mazāk izskan. Esmu pat arī šajos kursos piedaloties uzdevusi konkrētus jautājumus gan par attēlu autortiesībām, atbildes neesmu saņēmusi. Tas laikam viss vēl ir tādā procesā, bet es tam pievēršu uzmanību. Ko tad es tālāk, ja es gribu publicēt un publicēju informācijas telpā kopējā, kā tad vai es nepārkāpšu kādas autortiesības, ja tur attēlā būs izmantots varbūt kāda gleznotāja radīts šedevrs, es tur pielieku klāt 2 ģitāras un čellistu, bet es redzu, ka tas ir reāls mākslas darbs. Var redzēt, ka tur ir tā kritiskā domāšana, bet tā arī es nesaņēmu atbildi no kursu rīkotājiem, kā tad ir ar tām autortiesībām. Un runa ir ne tikai par autortiesībām, bet par saturu. Vai, ja mēs to publicējam, vai pat tiešām esam pārbaudījuši vārdus, uzvārdus, datus, faktus, to dara un ir mācījušies tiešām profesionāļi vai žurnālistikā vai mārketingā. Tie, kas ir augstskolās to mācījušies, darba praksē to ieguvuši, vairāk vai mazāk, tomēr pasakos līdzi, bet parastais cilvēks varbūt ne. Bet jebkurā gadījumā, ja pēc tam to izmanto ne tikai privātām vajadzībām, kā tāda apsveikuma kartiņa aizsūtīt, tekstiņu kādu izdomāt, dziesmiņu, bet nepublisko, tad vēl tā var iztikt un nekas jau arī ļauns nenotiks, tāda rotaļāšanās ar šiem mākslīgā intelekta rīkiem. Bet ja tu tā nopietni to publicē un parādi citiem sociālos tīklos, tas pēc tam izlec Google, kādos meklētājos šī informācija, ko it kā ir sagatavojis esi ar mākslīgā intelekta palīdzību. Un, ja neesi bijis atbildīgs un papētīs, vai tās sniegtās atbildes patiešām ir patiesas, un nav kaut kāda dezinformācija tālāk aizgājusi vai netiek kultivēta tālāk, tad var ar laiku sanākt mums principā ne tikai mūsu sabiedrībai, bet arī plašākā kontekstā diezgan lielas ziepes. Pēdiņās ziepes. Es jau pagājuši gadu šur tur arī profesionālajā vidē pamanīju, ka tikai ātrāk, bet uzvārdi ir nepareizi, kaut gan skaidri zināms, kad kaut kas nav pārbaudīts amats vai kaut kādi skaitļi vai tulkojot kļūdas, ir jāpārbauda, jo tālāk, kāpēc es sāku domāt par to atbildību, ka viens ir, ka mēs to izmantojam, protam tos rīkus visus izmantot un steidzamies apgūt, lai neiekavētu neko, mēs aizmirstam par atbildību, ko mēs publiskojam. Un pēc tam, es iedomājos, tas viss nonāk Google un visur publiskā vidē un kultivējas tālāk, jo, teiksim, pēc tam
pats mākslīgā intelekta rīks, teiksim, arī mācās no tā, ko mēs tur viņa jautājam un ko turpinam jautāt un prasīt un publicējam. Viņš pēc tam ņem no tiem publiskajiem avotiem, datiem, publikācijām, kaut ko piedāvā atkal, mācās nemitīgi, tas ir nemitīgs process. Tāpēc ir svarīga šī atbildība, lai neparādītos dezinformācija pēc tam. Ja visas pasaules planētas iedzīvotāji, ne tikai Latvijas, Eiropas, kaut ko publiskos, kaut ko sagatavos, informāciju nepārbaudīs, kā to dara profesionāļi, žurnālisti, redaktori, un tad vēl pamanās kaut ko palaist garām. Un pēc tam kāda visa tā informācija būs, un beigās būs tā, ka vienīgais, uz ko varēs paļauties, vai Wikipēdija, kur ar kaut ko pārbaud, vai parastās senās enciklopēdijas grāmatas Latvijas vai pasaules, kur tu varēsi beigās saprast, kurā gadā tad dzima tas prezidents, kad tad tas karš notika, tur Saules karš vai Bermons uzbruka, vai kad tur cilvēks uz mēnesi uzlidoja pirmais, un vispār tādas elementāras lietas, ko māca skolā vēsturē, tas var tādā putrā viss saiet, kad, manuprāt, pirms sāk vispār rīkoties ar šiem te mākslīgā intelekta rīkiem, ir uzreiz jāsaprot. Viss, ko es tur radīšu, jautāšu, un ja arī publiskošu, man ir jāuzņemas atbildība par to visu. Teiksim, ģimenes lokā, draugu lokā kaut kādu informāciju ģenerētu attēlu vai tekstu pārsūtot, nekas jau arī nenotiks līdz, tas ir tāds savā vidē, bet publiskajā vidē, tas var radīt tādas nevisai sekas, jo man ir sanākusi arī tāda privāta saruna saistīta ar programmētājiem, kad jau to datu apkopošanā, un strādājot pie šī mākslīgā intelekta radīšanas dažādiem rīkiem, tomēr jau sāk parādīties šis jautājums, ka jau ir tur arī tādi dati, viss griežas un informācija, kas nemazām, vairs, nemaz nav tik patiesa, tad iedomājieties. Kā mēs tad zināsim, kas notika īstenībā vai nenotika? Ļoti liela putra un ziepes var savārīties. Tāpēc, es domāju, ka to ir vērts vismaz apdomāt. Jau, kad kā iesācējs sāc to lietot, un es arī ieteiktu to rīkos, to vēsturi, kas ir, ko ir jautāts arī izvērtēt, ko atstāt, ko nē, jo esmu lasījusi, ka tomēr arī no tā visa tas mākslīgais intelekts mācās. Varbūt ir vērts izdzēst kādus vecus tur jautājumus, uzvednes un promptus saucamos, angliski. Un izdzēst, lai neglabājas tajā vēsturē, jo tas ir nemitīgs process un arī sensitīvs datus arī, ja kaut ko vaicā arī privātām vajadzībām, nerakstiet to savu personas kodu, bankas, tur numurs un pasargdievs vēl paroles, nekādus gadskaitļus, dzimšanas mājas vietas. Es uzskatu, ka tomēr, jāsaprot, ka tie sensitīvi dati, viņi taču nonāk tajā kopējā, kā lai to nosauc, katlā, informatīvajā katlā, kodētā vai nekodētā, un var jau tiem arī piekļūt tie, kas ir speciālisti, riņķi apkārt jāuzdod, tur tas, ja kaut ko grib tādu sensitīvāku. Vēl jautājums arī ir par cik sensitīvas datus tur var ievadīt, vismaz tajos parastākajos rīkos. Kā tu vari, piemēram, mācoties par datu kopsavilkumu, tur veidošanu, un kad var ievadīt un ātrāk šis un ātrāk tas, ja tu ievadi failus PDF, arī
tā ir sensitīva informācija par uzņēmumu vai tavu darbību, bet, ja tu tos neievadi, tad tās, teiksim, kā tad tu dabūsi tur tos pareizos skaitļus tajā kopsavilkumā, ja? Tā ir tāda tumša bilde, manuprāt, kur tā ir tā ētika, pa ko domā Eiropā un pasaulē, un tā, lai pagaidām mēs tādā mākslīgā intelekta eiforijā dzīvojam, ka kaut kas jauns un steidzam izmantot, nedomājot par sekām, tā teikt. Priecājamies. Un tas ir jāmācās, lai nebūtu tumsoņi, ja? Kā uz pasaules fona, ja miljoniem cilvēku, ja, lieto mākslīgo intelektu, ko tad mēs Latvijā te tagad nelietosim un nedomāsim par to, te mums tā visa pasaule, Eiropa, citas valsts mums ir priekšā, mums jau kaut kas arī jāzina ir par mākslīgo intelektu, vismaz primitīvā līmenī, vismaz jādzird kaut kas par to, kad tāds pastāv. Es zinu, ka ir cilvēkam tas neinteresē un negrib iedziļināties un ne tuvu tam. Bet es kaut kā vienmēr cenšos to savu viedokli pateikt, kad vismaz ir jāzina, ka kaut kas tāds ir, lai tu saproti, ar ko ir darīšana, lai nenonāktu kaut kādos krāpnieku valgos vai neusticētos dezinformācijai, faktiem, kas tur ko citi savukārt ir radījuši ar mākslīgā intelekta palīdzību, sociālos tīklos kaut vai, ja, ir, teiksim, šobrīd, ja tā padomā, katrs, kam nav slinkums, var radīt saturu, publicēt pat bez šīm te akadēmiskajām un praktiskajām un zināšanām, bez tādas attiecīgas izglītības un darba pieredzes, kur cilvēki nodarbojas ar šo te informācijas vākšanu, analīzi, atbildi par avotu, patiesumu un tā tālāk, vai ir kādas zinātniskajās darbībās, ne jau tikai masu mēdījos, bet visur. Un tad katrs var radīt to saturu, vajag vai nevajag, un tad padomājiet, ko tas mākslīgais intelekts, kurš vāc šos publiskos datus, faktus, informāciju no visām malām tajā sekundžu ātrumā, ko tad viņš savāc? Ja? Un mēs esam atbildīgi par to, ja mēs to publiskojam, lai nekultivētu murgus, pareizāk sakot, nepārbaudīts murgs, dezinformācija nākamajām paudzēm, cik vien tas internets pastāvēs. Un tāpēc, jebkurā gadījumā te ir darbs skolotājiem ar vienmēr būs un ir un būs, jo ja cilvēkam ir jābūt pamatzināšanām arī par visu kopumā. Vēsture, valoda, literatūra, fizika, ģeogrāfija, ķīmija, bioloģija, visi sociālo zinātņu tēmas, kas ir pamatskolā, vidusskolā, ir jāmācās. Nevis vienkārši tikai jāskrūlē telefons, ir jāmācās, jo tikai tā mēs varam būt atbildīgi, saprast, kādu saturu mēs esam saņēmuši no šī mākslīgā intelekta, atpakaļ pēc tiem jautājumiem, un ko mēs esam publicējuši, nemaz nerunājot par autoru tiesībām. Un ar tāds piemērs, es savām vajadzībām it kā, gribēju tādu attēlu ģenerēt, kur būtu orķestrītis spēlēt, ja? Būtu čelisti, kāds ģitārists, saksofonists, vispār bija doma ievietot arī kā tādu papildus attēlu pie sociālā tīkla ieraksti attiecīgi, kur man vajadzēja. Es ģenerēju tā kā ar vienu, ar otru rīku, kurš smukāk man uztaisīs, ja? To, ko es vēlos, es iedomājusies, ja? Un reāli konstatēju, ka pretīm saņem, izskatās pēc reāla gleznotāja darba ar visām vēl niansēm. Un neviens tā arī īsti nevarēja paskaidrot, kad es kursos arī prasīju, kad klausījos profesionāļiem, kā tad ir,
Nu, pagaidām atbilžu nav arī par tām autortiesībām. Tā kā viss ir procesā, esam atbildīgi par visu, ko radām.